cienījamie Dagdas novada pedagogi, skolēni, mūsu viesi, Saeimas deputāts Juris Viļņmakungs un, protams, mūsu Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja Sandra Piškures kundze. Nu jau tradicionāli mūsu novadā 3. gadu notiek šis pasākums maijā pieņemšana pie Dagdas novada domes priekšsēdētājas. Un šodien šeit ir pulcējušies šie skolēni un skolotāji, kuri 2014. 15. mācību gadā ir veiksmīgi piedalījušies ar lielākiem vai mazākiem sasniegumiem Latvijas, Latgales reģiona konkursos, skatēs, olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, un šodien viņi ir šeit. Šodien šeit ir arī skolu administrācijas, tāpēc liels paldies Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Šķaunis pamatskolas, Dagdas mūzikas un mākslas skolu direktoriem par to, ka jūs esat kopā ar mums šai pasākumā, ka jūsu skolas pedagogi un skolotāji, pedagogi un skolēni ir uzaicināti šeit kādu mirkli būt ciemos un saņemt varbūt būt tās svarīgākās personas šīs dienas pasākumā. Pateicības vārdus mūsu pedagogiem par to, ka viņi neatlaidīgi strādājuši visu šo mācību gadu, centušies vest pa zinātnes ceļiem savus zinātkāros skolēnus. Paldies jums, pedagogi! Paldies sakām mūsu skolēniem! Un gribas teikt ar vārdiem no Annas brigaderes Sprīdīša. No Sprīdīša mēs novēlam jums, skolēni, ticību rītdienai, kas balstīta šodienas darbā. No Vēja mātes laba griba arī nav peļama. Ejiet pasaulē un mācieties izturēt. No Meža mātes, kas dots, to glabājiet un neniciniet mazumiņu. No Vecā vīriņa, turiet sirdi kā daļu trauciņu. Nekad neaizmirsties savus mīļos, un lai izdodas atrast laimīgo zemi un nepazaudēt to, tas īpaši attiecas uz 12. klašu skolēniem, jo tie būs tie skolēni, kas šogad varbūt aizies projām no Dagdas novada, bet vienmēr ar īpašām sirtām sajūtām atgriezīsies šurp apakaļ. Un ja kāds arī 9. klases skolēns turpinās mācību gaitas citā novadā, citā vietā, tad arī, lai šis Dagdas novads, šī ir viņa laimīgā zeme. Paldies jums, skolēni! Un tagad vārdu es dodu tālāk mūsu Saeimas deputāti Jurim Viļņmakungam. Es ļoti najaušos ar jūs šoreiz, bet, protams, ka dzīvoju Dagdas novadā, bet kas ir brēnums, ka esmu arī kopā ar jums metamā pasaukumā. Man liels prieks, ka jūs ir tik daudz, kā jau tika atzīmāts. Un es atcerījos, ka es savulaik arī biju spīsts un priecīgs, ka varēju braukt uz dažādām olimpiādām. Ja dažreiz bija tāds divējādas sajūtas, ko atkal braukt, vai tiešām atkal jābrauc uz olimpiādām. Bet no pašā laikā citreiz varētu ēst un sajust, pamierēt savu zinošanas ar citu novodu un citu pušu skolāniem. Es domāju, ka jums arī būs ļoti svarīga neatņemama pieredze. Un tiem 12. kas šogad pabeidz vidusskolu, gribu vēlēt atrast, protams, labu augšskolu, te, kas jums pateikt, turpinot studijas un, protams, neaizbiežt Dagdas novadu, braukt atpakaļ vismaz vasaros. Es gribu uzdāvināt vienu disku latviesku mūziku meitņai, kas dzīvo pirmā manikās, bet cīši smuka ir grūsmīga. Man ir otrais disks, tad tu dabūs tas, kas pirmīs pacēs trūku, kas ir atgriež šo muziku un muziklausēties sātāk. Tikai kāds grib, protams. Aha. Es tomēr došu. Jūs te esat nāsat vītē, es gribu kādam skolniekam. Laikam puisis, pirmā skolnā. Lai labi skaņa. Tā paldies, un lai jūs gan šodien dīna pateikama, un pret viņam, ka jūs būs pateikamas emocijas sajamūt goda rakstus, un, protams, lai saulēna vasara. Paldies. Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Piškures kundze. Labdien, mīļie! Labdien,
arī mīļais, tāpēc, kad mums, kad Saeimas deputāti ierodās, tas ir notikums, jo ne tik bieži viņi brauc pie mums. Jā, tā kā paldies jums visiem. Un tiešām ļoti jauki, kad jūs visu gadu esat centīgi strādājuši, piedalījušies konkursos, piedalījušies olimpiādēs, izstrādājuši zinātniskos darbus un tiešām ļoti labi mācījušies, kad pedagogi ir varbūt bieži pārdzīvojuši, kā tagad tas mans audzēknis uzstāsies, kā viņam veiksies. Varbūt tajā brīdī tas audzēknis domā, nu ko jau tā skolotāja pārdzīvo, viņa man ir tik daudz zināšanas iedevusi vai iedevis. Līdz ar to tiešām es domāju, ka šī miedarbība skolotājiem ar pedagogu, skolniekam ar pedagogu ir šis pamats, ka šodien jūs esat tik daudz sasaukti pie manis ciemos novada zālītē, un es varēšu jums katram paspiest roku, katrs mēs uztaisīsim fotogrāfiju, jo jūs pēc tam noteikti varēsiet saņemt, un līdz ar to, lai šis prieks dubultais gan jums, gan man, būtu mums kopīgs ļoti daudz gadus uz priekšu, jo es redzu, ka arī pagājušā reizē šeit bija ļoti daudz skolnieku, un līdz ar to es redzu, ka šie skolnieki arvien vairāk un vairāk gūst jaunas zināšanas un spēja atkal piedalīties jaunos izaicinājumos. Un tamdēļ arī varbūt šis stimuls jums tiek dots, ka jūs ierodaties domē, ka jums šī latgaliskā dvēsele ir, ka jūs sevi nesat ne tikai šeit pa Latgali, bet nesat arī plašā Latvijā. Un līdz ar to es jums vēlu, lai jūsu sekmes arvien augtu, lai jūs tiektos pēc jaunām zināšanām. Tāpatās arī pedagogiem šo izturību un mīlestību pret savu pirmām kārtām profesiju, neskatoties uz dažādām negācijām, kas apkārt ir, šo mīlestību pret skolniekiem un mīlestību, ko jūs savos skolniekos ieaudzināt, tiešām pret mūsu novadu. Un 12. klases absolventiem vēlu izvēlēties to augstskolu, kurā jūs gribētu gūt profesiju, lai varētu dzīvot ar gandarījumu dvēselē uz priekšu. Paldies jums visiem un tiešām, lai arī patīkama vasara visiem ir gan skolniekiem, gan pedagogiem. Tiek godināts Dagdas novada gada skolēns dažādās klašu grupās. Un šogad 1.4. klašu grupā gada skolēns ir Dagdas vidusskolas 1. klases skolniece Katrīna Kuzņicova. Lūdzu. Jā, un gada skolēni paliek tur tā visi maliņās. Gada skolēns pamatskolā, Šķaunes pamatskolas 6. klases skolēns Armands Jērmaks. Gada skolēns pamatskolās 7. un 8. klašu grupā Jūlija Mošaka, Šķaunes pamatskolas 8. klases. Tur, pēc fotokartu. Sveicu tevi un paldies, ka tu mani mācies. Gada skolēns pamatskolā 7. un 8. klašu grupā, jo ārkārtīgi bija grūti pateikt, kurš labāks, kurš sliktāks, jā, vienādu punktu skaitu. Ezernieku vidusskolas skolniece Viola Daniela Kisirjova. Lūksim tad audzinātāju vai direktoru saņemt, jā. Gada skolēns pamatskolā 9. klašu grupā no mūsu 89. klašu skolāniem ir Kristīne Anģāne. Lūdzu, Dagdas vidusskolas 9.
Gada skolēns vidusskolā, 10. un 12. klašu grupā, Ezernieku vidusskolas skolniece, 12. klases, nu jau, ja nemaldos, 3. gadu ir Ludmila Kuznicova. Lūdzu. Protams, mums ir arī nominācijas. Gada sportiskākais skolēns 2015, un tas ir neviens kā cits Ezernieku vidusskolas 12. klases skolēns Edgars Potapovs. Lūdzu! Jā, nu tā ir, laikam, grūti bija tiešām izvēlēties, un tāpēc mēs izvēlējāmies 2 gada sportiskākos skolēnus, un arī tas ir Ezernieku vidusskolas 12. klases skolēns Edgars Jevsejevs. Tagad mēs aicinātu, tā kā visi gada skolēni šeit ir, vairāk vai mazāk tādu kopīgo bildi. Un mēs tagad aicinām apsveikumam mūzikas un mākslas skolas akordeonas duetu kvartetu. Aicināsim Ezernieku vidusskolas zēna komandas pārstāvi Alviju Žilinski par sasniegumiem Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs. Jau teicinu tā, fotokorespondenti. Ezernieku vidusskolas lietišķās mākslas pulciņa pārstāvi Violeta Milaševiču. Direktors iet laikam, ja? Jo šodien Ezernieki ceļo ekskursijā, tāpēc... Aicināsim Ezernieku vidusskolas skolnieci Ludmilu Kuznicovu par sasniegumiem. Arī citās skatēs un konkursos. Ezernieku vidusskolas skolnieci Annu Mariju Vaišļu. Ezernieku vidusskolas skolnieci Violu Danielu Kiseļovu. Ezernieku vidusskolas skolānu Kurtu Aseri, lūdzu. Ezernieku vidusskolas skolānu Māri Mizānu, lūdzu. Ezernieku vidusskolas skolnieci Anastasiju Doktorovu.
no Ezelnieku vidusskolas ceļosim uz Andrupenes pamatskolu. Un Andrupenes pamatskolas skolēnu Mārtiņu Kanašanovu. Lūdzu. Andrupenes pamatskolas skolnieci Lizu Bejneroviču. Andrupenes pamatskolas folkloras kopu Saiviņa un pārstāvi Lindu Ļaļānu. Lūdzu. Ir no Panevežas. Atcerieties, ka mēs pagājušā vasarā bijām, ja? Un tagad mums atved šo bildi, un jūs varēsiet savā tautas namā vai skolā ielikt un vienmēr atcerēties, ka jūs tur bijāt. Un tagad nāc man blakus. Sveikšu tevi, ja? Tur jāpaskatās. Linda Ļaļāna bija pārstāve no Saiviņas, un Linda Ļaļāna ir arī guvusi godalgotu sasniegumu dziedātāju konkursā, tad arī Linda Ļaļāna vēlreiz nāks pie mums, ja? Labi? Nāc. Aicinām Andrupenes pamatskolas skolēnu Viesturu Streļķu. Lūdzu. Un Andrupenes pamatskolas skolnieci Veroniku Sasnovsku. Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas skolnieci Simonu Zemlicku. Aicināsim Dagdas mūzikas un mākslas skolnieci Sintiju Sadovsku. Aicināsim Dagdas mūzikas un mākslas skolas skolānu Vladislavu Bejneroviču. Lūdzu. Aicināsim Dagdas mūzikas un mākslas skolas skolānu Aivaru Eisaku. Un aicināsim Dagdas mūzikas un mākslas skolas skolnieci Katrīnu Kuzņicovu. Jā. Šie skolāni ir piedalījušies gan valsts, gan Latgales reģiona dažādos mūzikas un vizuālās mākslas konkursos. Paldies skolēniem! Un tagad mēs ceļosim uz Dagdas vidusskolu. Dagdas vidusskolas mazpulku komandu pārstāvi Raivi Aļihnoviču par gūtajiem sasniegumiem Latvijā. Lūdzu. Aicināsim Dagdas vidusskolas lietišķās mākslas pulciņu un pārstāvi Kristiānu Lipšānu. Aicināsim Dagdas vidusskolas vokālās grupas kvartets pārstāvi Līgu Beitānu. Lūdzu. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolēnu Reini Viguli par sasniegumiem skatuves runas konkursā. Lūdzu. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolēnu Nikitu Šalti par sasniegumiem atklātajā olimpiādē.
Aicināsim Dagdas vidusskolas skolnieci Kristīnu Anģānu par sasniegumiem atklātajā olimpiādē. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolnieci Danielu Čapkeviču par sasniegumiem konkursā, Latgales reģiona konkursā. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolnieci Sintīs Sadovsku par sasniegumiem Latgales reģiona konkursā. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolnieci Ilzi Vidžupi par sasniegumiem Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolnieci Anastasiju Smaļņinovu par sasniegumiem Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Aicināsim Kseniju Barkanovu, Dagdas vidusskolas skolnieci par sasniegumiem atklātajā Latgales reģiona olimpiādē. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolnieci Evitu Kairišu par sasniegumiem Latgales atklātajā olimpiādē. Dagdas vidusskolas skolnieci Karīnu Kuzmenko par sasniegumiem Latgales reģiona atklātajā olimpiādē. Aicināsim Dagdas vidusskolas 12. klases skolnieci Karīnu Gluku par sasniegumiem valsts olimpiādē par iegūto atzinību latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolnieci Kristīnu Kristiānu Ozoliņu par sasniegumiem Latgales reģiona olimpiādē. Aicināsim Dagdas vidusskolas skolēnu Andreju Truhanu par sasniegumiem Latgales atklātajā reģiona olimpiādē. Aicinām Dagdas vidusskolas skolnieci Katrīnu Kuzņicovu par sasniegumiem skatuves runas konkursā. Šī visplašāk pārstāvētā grupa, proti skolāni, ir piedalījušies daudzveidīgās dažādās Latgales reģiona olimpiādēs, kulturoloģijā, latviešu, vācu, angļu, matemātikā. Varbūt pat visas nevar uzskaitīt, tātad, kurās olimpiādēs ir piedalījušies. Paldies! Un tagad mēs ceļojam laikam pie Katrīnas. Aicinām tevi, Katrīna, lai tu mums nolasītu. Kā tad skaisti skan dzejolīts kāds? Jānis Rainis skolā. Man posts ar tevi, Lellīti. Kur likšu tādu uli? Tu nemācies man ābeci. Tik skraidi vien un guli. Nu, galvu nodūrusi sēdi. Un neatbildu, kad prasa. Jā, kūkas gan labprāt tu ēd. Kās grāmatas lai lasa. Lūk, skaistas raibas glezniņas. Še burtu starpā lika. Nāc, vai man ar tā jāmācās. Tu domā, ka man tika? Mūsu direktorus, un proti Andrupenes pamatskolas direktoru Babra kungu, Ezernieku vidusskolas direktoru Žibovska kungu, Dagdas vidusskolas direktoru Vīju Piekišu, Ķelnas pamatskolas direktoru Zoju Anģāni
mūzikas un mākslas skolas direktori Lolitu Beitāni. Jā, tad nāciet lūdzu šurp uz direktori. Jā, nu jūs tā visi varbūt tā skaisti kopā. Jā, mums jau arī tikai vajag pazaicināt. Jā, tikai otrādāk. Pastāviet. Jā. Direktoriem mēs Dagdas novada domes priekšsēdētāji pasniedz pagodinājumu rakstus. Kas tur rakstīts, par ko to jūs paši izlasīsiet? Iespējams, tas iziet. Šogad ir tāds raksts, nākošgad būs savādāks, bet būs vēlme censties. Jā, tātad Šķaunes pamatskola, vidusskola Dagdas, Dagdas mūzikas un mākslas skola lūdzu. Tad direktora foto, jā, jo tik jauni un skaisti jūs noteikti skaisti. Jā. Tikai vienu gadu. Jā, tikai vienu gadu, jā. Jā, paldies jums, direktori. Mēs aicināsim skolotājus. Skolotāji, visi tie, kas ir šodien un kas varbūt šodien nespēja piedalīties, 27. maijā tiek aicināti braucienā uz Daugavpils teātri, uz mūziklu, lai visi kopā noskatītos. Un tāpēc aicināsim Dagdas mūzikas un mākslas skolas skolotāju Ritu Kāposti par apzinīgu un veiksmīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem. Nominācijas lūk būs tādas, lasīšu tikai vienreiz. Dagdas mūzikas un mākslas skolotāja Māju Stelmačonoku, lūdzu. Dagdas mūzikas un mākslas skolotāja Olgu Šalajevu. Dagdas mūzikas un mākslas skolotāju Ingu Romuli. Paldies Dagdas mūzikas un mākslas skolas. Mēs ceļojam uz Andrupenes pamatskolu. Un goda diplomus saņem Andrupenes pamatskolas skolotāja Anita Kisiļevska par apzinīgu un veiksmīgu darbu ar talantīgiem skolēniem 2014. un 15. mācību gadā. Goda diplomu saņem Viktors Manovs, lūdzu. Goda diplomu saņem Mairita Kanašanova. Goda diplomu saņem Anna Jubele. Goda diplomu saņem skolotāja Aija Vaičule. Jā. Andrupenes pamatskolas pedagogiem. Un tālāk ceļojam uz Ezernieku vidusskolu. Un goda diplomu saņems aicināsim Diānu Kisiļovu, kas pašlaik ir ekskursijā. Aicināsim saņemt Lidiju Kudraucevu, kas ir pašlaik ekskursijā. Bet noteikti šeit klāt ir Jānis Vaišļa. Skaļiem aplausiem aicināsim Jāni Vaišļa. Aicināsim Ezernieku vidusskolas skolotāju Svetlanu Gribņovu, lūdzu. Paldies Ezernieku vidusskolas skolotājiem. Un tālāk stafeta aiziet uz visbagātāko mūsu novada skolu
skolānu un skolotāju ziņā. Tā ir Dagdas vidusskola un aicinām Dagdas vidusskolas skolotāju Anitu Pauliņu saņemt goda diplomu. Aicinām skolotāju Ilzi Tukišu par 2014. Aicinām Leonoru Brenci. Aicinām Dagdas vidusskolas skolotāju Aigaru Viguli. Aicinām Lidiju Kartenko. Aicinām Olgu Labānovu. Aicinām Olitu Loči. Paldies par darbu. Aicinām Larisu Mačukānu. Aicinām Ainu Sleseri. Aicinām goda diplomu saņemt Ritu Oroli. Aicinām goda diplomu saņemt Veltu Augustovu. Šodien tāds nostādījums brīdi. Aicinām goda diplomu saņemt Annu Krilovu. Aicinām goda diplomu saņemt Ritu Kāposte. Goda diplomu aicinām saņemt arī Dagdas vidusskolas skolotāju Mariju Mickeviču. Paldies, cienījamie pedagogi, tagad par to, ka jūs esat dušīgi strādājuši. Nu, tāda mums ir tas pagodinājuma teksts pedagogiem. Bet tagad gribētu teikt tā, ka mūsu pasākums ir iespējams tikai tad, ja mums ir atbalsts no Dagdas novada pašvaldības. Un atļaujiet izmantot visu jūsu klātbūtni, un mēs gribētu dāvināt Sandras kundzei šādu kociņu, ja? Koks aug maziņš, mēs arī esam maziņi, jā, bet koks, kas vienmēr zaļo, augs liels un izaugs stipris, jā, nav kaprīs, jā, jo laika apstākļi mūs dzīvo tādā vidē, jā, kaprīs tātad, lai mūsu ir arvien vairāk, un jūs arvien vēl devīgāki un labāki esat attiecībā pret mums. Nu tāds! Paldies! Mēs šo augu noteikti pilsētā iestrādīsim, un jūs katrs varēsiet viņu redzēt, vērot, kādā veidā viņš ņems spēku. Un es domāju, ka līdz ar to, jo augs lielāks koks, jo arī vairāk, kuplāki mēs būsim un daudz spēcīgāki un aktīvāki darbosimies tiešām novada labā. Paldies jums visiem! Un tā kā es saprotu, ka programma iet uz beigām, tad mēs esam arī drusciņi izsalkuši, izslāpuši, un tur jums aiz muguras ir sagatavots saldais galds, kur varēsiet pamieloties to, ko mēs esam jums sagatavojuši. Tad aicinām šķaune, kur ir pazudusi ulu. Paldies! Un aicinām Dagdas vidusskolu te jau, ka es jutīsim, kā mums galda vajag
Paldies, ļoti labi. Un vēl vienu pēdējo. Paldies! Un tagad